Es zinu, kā Kristaps ir ļoti jauns, vēl es viņu runāju arī pēc šī atgadījuma ar skatītājiem. Es zinu, ka tas viņu mazliet ietekmē. Protams, atkal, ko viņš ir domājis ar to, ja, ka Liepājā ir jāspēlē Liepājā, viņš cīnījās tā kā zvērs arī tāpat. Vērot, kā Dubai spēlē mājās, ir diezgan garlaicīgi. Tur ne skatītāji, ne kultūra apakšā, nekāda, vienkārši naudīgs projekts. Un tiešām es esmu katram spēlētājam vienmēr pateicīgs par katru treniņu, ko viņi atnāk un ierodās, jo viņiem nemaksā neko. Viņi velta laiku prom no ģimenēm, jā, viņi nāk uz treniņiem, nāk uz spēlēm, ierodas un cīnās tā kā zvēri. Es arī nepiekrītu, kad ir soda sistēma, respektīvi kaut kā baigi strādā, vairāk tieši personīgi izrunāties. Dažreiz pats apdedzinos par to, jo man liekas, es vairāk viņiem ticu nekā viņi paši sev. Esiet sveicināti, cienījamie klausītāji, gan Liepājā, gan arī citās Latvijas pilsētās. Freimja laukuma podkāstā 2. epizode, kur es, Konstantīns Fjodorovs un Roberts Freimanis runājam par basketbolu. Robert, tava debija, teiksim, tā trenera, pieaugušo komandas trenera amata ir notikusi. Grobiņai 2 spēles jau ir aizvadītas, 1 uzvara, 1 zaudējums. Kādas ir tas sajūtas jau esot arī trenerim pieaugušo komandai tagad? Patīkams sajūtas. Tiešām ilgi gaidījām to sezonas sākumu. Mēs aizvadījām, man liekas, 5 pārbaudas spēles. Un ilgi gaidījām beidzot tās pirmās oficiālās spēles, lai saprastu, ko un kā mēs varam, lai redzētu tādu tuvu pilnam potenciālam. Un forši tagad ir vismaz tā viena grūta uzvara ir izbraukumā izcīnīta un mājās ir cienījami aizvadīta spēle. Zaudējums paliek zaudējums, bet cienījami aizvadīta spēle pret Jelgavu. Saturiski bija diezgan kvalitīvs basketbols, bija, bet viņu pieredze tādās spēlēs ņēma virsroku. Skaidrs, ka 2 spēles varbūt ir par maz, lai mēs kaut kādus tādus lielus secinājumus izdarītu. Jā, bet ko tu saprati šajās 2 spēles? Ko jūs varat un ko varbūt pagaidām nepārāk? Jā, skaidrs, ka vairāk laikam ap janvāru varēs vērtēt visās līgās, teiksim, jā, ko un kas kā. Bet tas sākums ir, es esmu apmierināts ar komandas, teiksim, enerģiju, tādu vēlēšanos. Un tiešām man ir tā, ka man jāizvēlas uz katru spēli. Ir spēlētāji, nevis man ir tikai 10, man ir jāizvēlas un kāds jāatstāja malā, teiksim, un visi grib, plosās laukumā un cenšas no visas sirds, un to var tik redzēt. Un iesumā katrs, kurš nāk no mājiņas, arī iedod tādu dzirksti, un tas man kā trenerim vairāk patīk. No kvalitātes viedokļa mēs neesam atraisījušies vēl uzbrukumā, mums ir diezgan mazrezultīvas 2 spēles bijušas. Es domāju, ka Grobiņai ir jāmet vairāk, vispār, lai uzvarētu, abas pretinieks ir jāmet vairāk, bet tur ir vietas izaugsmē. Tāpat mums ir jāiesaist vairāk Miglnieks un pārējie puiši, kur, teiksim, ir vietas izaugsmē. Man patīk, ka kaut kādas vairāk tās darbības aizsardzībā, ka kaut kur ir uzlabojumi attiecībā no pagājušā gada un pat no pārbaudas spēlēm, kad ir kaut kāda spēles kontrola no aizsardzības. Tas bija viens no maniem uzstādījumiem, ko es mēģināju sakārtot. Tikai tagad ir jāpieliek atkal uzbrukums. Mēs, kad iepriekš runājām, tu teici, ka jums ir 1 treniņš nedēļā, tas ir pirmdienas, un tad attiecīgi sanāk ir 1 spēle nedēļa, kas parasti ir piekdiena. Cik tev laiks sanāk ārpus šīm te aktivitātēm domāt tieši par Grobiņu, ņemot vērā to, ka tu vēl treni bērnus, tu vēl esi nekustamo īpašumu aģents, starpnieks? Vai gadās tā, ka, piemēram, tu sēdi tur darbā, bet tev vienkārši pēkšņi ienāk kaut kāda doma, ka tu, jāpamēģina šī kombinācija vai kaut kas no tādas sfēras? Visvairāk īstenībā ir spēles diena un kaut kāds pāris dienas pēc spēles. Ja piekdien, piemēram, ir spēle, tad piekdienas, sestdienas, svētdienas, pirmdienas es īstenībā esmu tajā basītī, domāju, kas ko kā treniņā, jo es nevaru iedomāties pēkšņi otrdienu un tad jau kaut ko grūti labot, jo es nedodu neko tādu, ko mēs treniņā neesam pamēģinājuši, lai neiedzītu šajus arī kaut kādā diskomfortā. Vispār tas viss, daudz kas tiek būvēts, teiksim, lai viņam atvieglot to spēli, nevis sarežģītu. Un tā kā nav tik traki. Es kaut ko paskatos rezultātus, paskatos topošo pretinieku, kas nāks pretī.
Bet tā, ka es skatītos LBL2 spēles, lielā apjomā tā nav šobrīd. Es cenšos mierīgāk to visu uztvert. Tu jau esi aprādis ar to domu, ka tu esi treneris, teiksim, ne bērniem, bet arī ar pieaugušiem, ar komandai, kur ir mērķi kaut kādi, kura spēlē tāda normāla līmeņa turnīrā. Jā, es esmu aprādis un patiesībā izbaudu un baigies prieks tāds par iespēju. Un tieši ar brāli kopā arī būt. Zin kā, tādas iespējas negadās bieži, teiksim, jā, un tik tādā labā kolektīvā būt. Un tā kā paldies Sudmalim par iespēju, Jānim Sudmalim. Parasti diezgan bieži var redzēt, ka asistenti, teiksim tā, tur galvenu treneri, lai viņš varbūt neiesaistās kaut kādas sarunas ar tiesnešiem, bet jūs gadījumā izskaties, ka tev Arturs tā kā vairāk bija jāpietur. Te vismaz tajā spēlē, kas bija Grobiņa, ka viņš gribēja kāda momenta tur gandrīz vai iet skaidroties, un te viņš bija jānomierina, nevis viņam tevi, kas tā kā šķiet loģiskāk būtu. Gan jau, ka būs sezonā kaut kādas situācijas, ka būs arī otrādi, bet principā zin kā, Arturs pēc dabas jau bešķi, man liekas, ir emocionālāks vai, teiksim, ekstravertāks, jā, uz āru kaut kur, un es varbūt vairāk introvertāks esmu, tā kā man tas, es gribētu, lai man tāds spēles vadīšanas stils ir nevienmēr sanāk, ja cevišķi pie bērniem, ka tas stils ir, kad es saglabāju mieru, jo ja es sāku panikot, tad tas pāriet uz komandu, teiksim, jā, tad es cenšos, bet, tas ir tikai tas viegli tā pateikt, bet izdarīt spēlē, tas nav nemaz tik vienkārši, tā, kad būs tādas spriedzes situācijas. Es bieži vēroju trenerus tieši spēļu laikā, pirms spēlēm, un man vienmēr bija interesanti tā pirmspēles iesildīšanas. Treneris parasti vienkārši sēž kaut ko tur, nezinu, domā, kaut ko tur. Kas parasti tiek darīts tajā brīdī, jo it kā jau pirms spēles viss ir izrunāts, un tu jau tajās 20 minūtes baigi jau vairs neko nemainīs. Kas notiek galvā tajā brīdī trenerim? Es bieži vien izdomāju kaut kādus timeout plays, jeb respektīvi timeoutā, ko mēs varētu uzzīmēt, izspēlēt kaut ko vienkāršu, vai arī pašu pirmo sadarbību, ko mēs izspēlēsim, kas parasti nav no mūsu sadarbībām, jā, bet, teiksim, ir kaut kāda jauna. Tas ir tas, kur mēs varam gūt kaut kādus vieglos punktus. Es par to parasti padomāju par rotācijām, kas sekos viena pēc otras, kāda varētu būt un ko pretinieks varētu darīt. Tāda viegla analīze vēl pirms spēles noteikti nav tā, ka es vienkārši skatos griestos vai dēļos grīdā. Es kaut ko domāju, analizēju vēl, kas varētu sekot tieši spēles sākumā. Piektdienas spēle Grobiņā noslēdzās ap 9:40 bija. Cikos gulēt aizgāja? Jā, ap vieniem kaut kur. Tas priekš manis ir ļoti vēlu vēl, bet jā, bērni jānoliek gulēt un tad kaut kā vēl nosties spēli, vēl kaut kā. Īstenībā jau tāpat kā kad profesionālim, tu tāpat nespēji. Pēc zaudētiem mačiem vēl vairāk grūtāk ir aizmigt, bet tu nespēji tā nomierināt tā nervu sistēmu, jo tu visu dienu pakārto palielam tai vienai spēlē, un tā enerģija tā kā sevi mēģina taupīt tieši tam vakaram, un tad ir tā nomierināšanās parasti neiet tik ātri, jā, nevarētu aizmigt. Man tagad interesanti, tu kā treneris un kā spēlētājs, tava komunikācija ar tiesniešiem atšķiras? Zin kā, no malas laikam jāprasa vairāk, kā izskatās. Nav tā, ka man bijuši baigi tehniskās piezīmes arī karjeras laikā, cik es atceros arī kā kapteinis. Liepājā, man liekas, man nebija neviena tehniskā piezīme. Varbūt kaut kur. Savā ziņā viņi ir līdzīgi, es teiktu, jā. Līdzīgi. Cenšos respektēt to tiesnešu darbu, jā, un galvenais, lai ir laba komunikācija. Tu apzinies, ka tas LBL2 attiecīgi, ņemot vērā, ka tā nav augstākā divīzija, ka varbūt arī tiesneši tur. Es neteikšu, kas slikti, tā noteikti nav, bet vienkārši viņi vēl mācās, un arī viņiem var gadīties kļūdas, kādas varbūt negādās tiesniešiem, kas strādā Eirolīgā. Jā, noteikti. Tas ir primārais uzreiz, teiksim, kad tu sāc, kad tu ieej tajā līmenī, tev ir jāapzinās, kur tu esi. Tāpat arī braucot ar bērniem uz izbraukumiem, tu jāapzinās, ka tur ir 15-gadīgi puiši, labākā gadījumā 15-gadīgi puiši tiesā spēles, un tev ir jāapzinās, kur tu esi, un tu vari agresīvi komunicēt, bet tam jau nav jēgas, tu vari pamācīt un varbūt kaut ko viņam ieteikt, bet tev ir jāapzinās, kur tu atrodies. Noteikti, pavisam noteikti.
Mājas spēles, tajā, kas bija tagad, mājas spēle redzēja, ka arī Jānis Sudmalis bija blakus komandai visu laiku. Vai viņa pieredze kaut kā palīdz tieši tajā komunikācijā ar tiesnešiem, ja viņš jau pats diezgan ar lielu pieredzi ir? Viņš īstenībā ļoti analizē tās tiesnešu kļūdas pēc spēlēm. Viņš pat vienmēr ar viņiem pasaka, es nezinu, viņš pats saka, dažreiz viņš pats sagriež. Viņš sūta tiesnešiem vienmēr, tā kā viņš pilda arī tādu savu misiju. Viņš var redz, ka nav tā, ka es uzbrūku tiem tiesnešiem vai būtu kaut kā tā, bet viņš varbūt var paskaidrot kaut kādu lēmumu. Ja es paskatos uz viņu vai pareizi vai nē, un tad attiecīgi no tā es izēju vai tiesnesim kaut ko aizrādīt vai nē. Vai gaidīja, ka tribīnis tik skaļi būs pirmajā spēlē? Es gaidīju un cerēju. Bija drīzāk cerēju nekā gaidīju. Jā. Ļoti cerēju un maigais prieks. Un tas bija tas mērķis, redzēt ģimenes ar bērniem, un ka tur bērni skraida un ir iesaistīti spēlē. Un tas atbalsts no bungas bija tā kā baigais prieks īstenībā. Jā, super. Jo gaidām vēl piekdienas spēle 8. Jā, un vēl bija konkursi skatītājiem, kurā arī man paveicās. Jā, es svinēju gardumu kastīti. Tas bija tiešām ļoti patīkami. Kā tev ir, spēle noslēgusies nākamajā dienā? Tu domā kaut ko par to spēli, vai tu centies vairāk dot prātam atpūtu? Vai tev svētdiena varbūt ir tā diena, kad tu vispār centies to basketbolu izslēgt no savas ikdienas? Es domāju, būtu naivi teikt, ja es nedomāju. Es domāju, protams, ka es domāju un analizēju gan sestdienu, gan svētdienu. Varbūt ne visu dienu, bet kaut kur es palieku viens pats ar domām, man nāk uzreiz viņas kaut kādas idejas galvā, jo tas pirmdienas sekojušies treniņš ir, kad man viss ir jārealizē tas, ko mēs plānojam darīt tālāk, tā kā es domāju. Tu tas idejas pieraksti uzreiz vai vienkārši galvā kaut kā? Es pierakstu un dažas jau paliek galvā, bet es arī pierakstu tās idejas, protams. Kas tev no tām pirmajām 2 spēlēm visvairāk palīdz atmiņā? Varbūt kaut kāda spēles epizode vai vienkārši tas sajūtas kaut kādas īpašas? Pēc pirmās spēles tās uzvaras, tā ģērbtuvē ieiešana, kad komandas biedri, komandas spēlētāji, apsveic man ar debiju amatā, tas noteikti spilgtāk paliks atmiņā, tādas patīkams sajūtas, jebkuram trenerim, kurš sāk, es domāju. Un man vēl kas palicis atmiņā, ir tā enerģija, ko spēlētāji dod. Tiešām cīnās par katru epizodi. Neviena nav tāds, kas treneriem visvairāk nepatīk. Jā, tāda motivācijas trūkums kaut kā, tas man visvairāk palicis atmiņā. Tas basketbols, kas tagad ir spēlēts, tu pieminēji, ka uzbrukuma ir bišķiņi, tā kā tā nav līdz galam realizēts tas, ko gribētu, jo vajag vairāk punktu, lai uzvarētu. Bet kopumā, cik atbilst tas, ko tu gribi redzēt, tam, ko tu redzēji? Procentuāli kaut kādu, 65 varbūt procenti. Tas, ko mēs jau... Tas tiešām bija labs sagatavošanās posms, jā, priekš amatieriem. Mums bija diezgan kvalitīvs tas posms ar daudzām pārbaudas spēlēm. Un tas, ko es tagad redzu, kad labi, ka mēs tiešām spēlējām daudz tās pārbaudas spēles, lai es redzētu, lai Džeki redzētu, kur jāpieliek. Bet ir vēl ir liela tā starpība starp to, kā mēs varam spēlēt, manuprāt. Jo man baigā ticība tiem Džekiem ir. Dažreiz pats apdedzinos par to, jo man liekas, es vairāk viņiem ticu nekā viņi paši sev. Bet darīsim visu to labāko, lai izdotos, jo realizēt to potenciālu komandas. Un tas jau būtu svarīgākais, ap februāru, martu, būt top formā. Pret Jelgavu bija tas brīdis, kad Grobiņa bija vadība un pie tam samērā ilgi. Un pēc tam tā uzvara pamazām sāk slidēt ārā no rokām, jo tad viņi pamazām palielināja to pārsvaru. Ko treneris jūt tajā brīdī, kad viņš mēģina kaut ko mainīt, bet tas pretinieko pārsvars tāpat palielinās? Es redzēju, ka viņi slīd ārā kaut kur, bet tur bija 3-4 epizodes, kuras viena pēc otras bija. Un tas izmainīja to spēles likteni, pietrūka tāda spēles disciplīna spēles beigās. Un tā Jelgavai nevelt viņiem ir pieredze un tas kodols, cik gadus jau.
Un tiešām mums pietrūkst spēles disciplīna. Mēs zinājām, kā viņi spēlēs, mēs zinājām, ko viņi darīs. Viņi diezgan paredzami spēlēja, godīgi. Bet ne sliktā ziņā, bet vienkārši mēs zinām, ko viņi dara. Viņi arī kvalitīvi to dara. Un mēs nenoņēmām to nost. Beigās pazuda tā disciplīna. Un neko mums ir. Tajā brīdī es mēģināju minūtes pārtraukumiem ar kaut kur pacēlu balsi, bet ne jau ļoti tā, bet kaut kur mēģināju sapurināt. Iedotās idejas, mēģināja veikt kaut kādas maiņas, kas varētu ienest to rezultātu. Bet tur ir tādas mazas nianses, ja godīgi. Rezultāta starpība, man liekas, bija 10 punkti, ja nemaldos. Tad reāli tā spēle bija daudz tuvāk arī pat beigās. Tur bija mazas pavisam detaļas izšķīra to spēles likteni. Ņemot vērā to, ka par to spēli, par ko mēs runājam, jā, tas izslidēja tā uzvara no rokām. Jā. Man arī interesanti, vai tu sevi uztver kā treneri, kurš prasa no spēlētājiem kaut kādu noteiktu schēmu, lai viņi pieturētos pie tās diezgan stingri, vai arī ir, teiksim, tā opcijas atvērtas kaut kādam improvizācijām un iespējams pat, ja, pieņemsim, spēlētājs improvizē un viņš negūs punktus, bet tā doma bija pareizi, tu lamās viņu par to? Nē. Visvairāk disciplīnas pieprasa tieši aizsardzībā, jo ja tās komandas, tur var redzēt, tur tā meistarības līmenis ir, viņš kaut kur atdurās LBL2, un ja mēs izpildam spēles plānu, teiksim, no disciplīnas viedokļa, tad bieži vien tas var pietuvināt ļoti uzvarai, jo mums ir personālīs, kas var izpildīt tos plānus tieši aizsardzībā. Bet uzbrukumā, kā es minēju, es cenšos viņiem atvieglot visu. Es negribu struktūrāli redzēt, ka viņi stagnē, ka viņi tādi saslēgti jūtas. Es gribētu, lai ir laika tā bumbas kustība un lai viņi paši lasās situācijas. Jā. Vienā galā atvieglot, vienā es gribu disciplīnu. Principā uzbrukumā pie tevis var izpausties, jā? Jā, es gribētu, lai viņi izpaužās vairāk, jo nav nekas strikts, jo mums ir virziens, kādā mēs vēlamies spēlēt, un tas arī viss. Jā, uzbrukumā es gribu, lai viņi jūtas brīvi. Un man ir tāda liela pārliecība arī, ka pie tāda uzbrukuma, kad katrs pieskaras bumbai un ir tāda brīvības sajūta, tad arī vislabāk arī par mani spēlē. Veiksim tādu varbūt strauju lecienu uzreiz Eirolīgas virzienā. Atkal ņemot vērā to, ka tev pārsvara piekdienas tagad ir spēles, es pieļauju, ka mazāk laika tu varēji tagad veltīt tieši Eirolīgas kaut kādai skatīšanai. Jā, Eirolīgā šogad vispār ir ļoti daudz spēles. Tur lēnām tuvojas pusē no NBA spēļu apjomu. Piekdienas sanāk, ka es neredzu. Vienīgais, ja Žalgiris iekrīt piekdienā, tad gan es noskatos atkārtojumā. Jo, Žalgiris spēles, nezinu, kuro gadu jau, man liekas, pilnīgi viss esmu redzējis. Tā kā, jā, ja piekdienās kāds cita komanda, tad es nevienmēr skatos atkārtojumus. Bet paliek jau otrdienas, trešdienas, ceturtdienas, kur var pavērot. Tu esi sagatavojies un atnesis arī visādas tabulas, jā, un es redzu, ka tagad Žalgiris ir pirmajā vietā. 3 uzvaras 4 mačos. Cik tas, tavuprāt, ir likumsakarīgi? Un atkal, vai pēc 4 spēlēm vispār ir kaut kāds pamats runāt par likumsakarībām? Baigi jau nē. Un atkal laikam uz janvāru vairāk varēsim vērot. Un pagājušajā gadā, ja nemaldos, arī bija tas pats scenārijs. Žalgiris bija augšā, tad Parīze bija augšā, tad pēkšņi janvārī, februārī viņas abas divas jau bija ārpus playoff zonas. Tas, kāda spriedze ir Eirolīgā, tas ir kosmos. Priekš treneriem, priekš visiem, tur katra spēle ir vienkārši uz nažiem. Pa lielam ir viena, varbūt 2 komandas it kā outsideri, bet arī tās pašas spēja uzvarēt, vai tu uzvarēji būt visu laiku. Tā kā Eirolīga ir tiešām izcils turnīrs. Tā kā skatītājiem vienkārši skatoties basketbolu, jā, ir ļoti patīkami. Katra spēle ir tā kā playoff mačs pa lielam. Kā tev liekas, vai Dubai ienākšana devusi kaut ko šim turnīram? Izņemot to, ka vienkārši komandas skaits palielinājies. Baigi jau nē. Tur, man liekas, vērot, kā Dubai spēlē mājās, ir diezgan garlaicīgi. Tur ne tu skatītāji, ne kultūra apakšā, nekāda. Vienkārši naudīgs projekts, nopircis vietu Eirolīgā. Tā kā, es teiktu laikam, ka nē. Patīkam, ka Dāvim ir iespēja atgriezties Eirolīgā, un viņš to darīja ļoti labi.
Bet kā Dubajas komanda man vispār nepiesaista. Izņemot Žalgirī, kas laikam lielākajai daļai no latviešu ir diezgan tuva komanda, kuras komandas vēl tevi piesaista šajā sezonas posmā, varbūt ar savu sniegumu, ar efektivitāti? Zini, kā Eirolīgā ir ļoti daudzas komandas spēlē ļoti vienveidīgu stilu. Un tad no tās tajā vienveidīgumā Parīze izceļās, piemēram, ja? Un Valencija šogad izceļās. Man patīk Parīze un Valencija, kā izskatās. Parīze jau no pagājušā gada, šogad varbūt viņiem bišķi švakāk iet, bet teiksim, ja, ka viņiem atšķirās tas stils. Tas ir interesanti vērot. Un Valencija man šogad patīk, kā izskatās. Tad kaut kas tāds jauns un svaigs. Bet Anadolu izstāsts šogad arī interesanti un labi izskatās. Bet daudzās komandās saglabājas tas pats vecais stils. Lēns, pragmatisks, pārdomāts, inteliģents basketbols. Un tāpēc ir labi, kad varbūt Dubai ne tik ļoti, bet tieši tādu Parīzi, ja, kad Valencija ienāk, bišķi atsvaidzina to visu. Tas stils, ko tu pieminēji, tas vairāk ir dēļ tā, ka tas turnīrs ir konservatīvs, vai vienkārši kaut kā tas stils kopumā ir populārs tagad, ko tu minēji? Tas stils, kā tie treneri jau ir, tā treneru skola, teiksim, viņi visi tie vecie treneri. Žalgiris vispār ir ļoti slēgts, Žalgiris, bet Eirolīga ir slēgts klubiņš, ja. Tur ir treneri rotē no viena kluba uz otru, un tādi jaunie treneri, kas nāk tikai kaut ko var pamainīt. Un tas stils ir gadiem devis rezultātu, ja. Varbūt ne oktobrī, novembrī, bet uz pavasaru nākoties tie stili dod rezultātu, ja. Un tā arī. Fenerbahče vakar cieta sagrāva tieši pret Dubaju, vispār 7. vietā. Kas tas ir? Tas ir tas čempionu paģīris, tas augsts, vai vienkārši nav ieskrējušies? Jā, Fenerbahče skatos ir 18. vietā. Labi, tas ir tur. Viņi pie beigām ir. Un tas, cik slikti viņi izskatās, man pat ir pārsteigums. Jā, viens ir zaudēt galotnē, un viens ir zaudēt bezieri un zaudējumā. Cik tur bija tā starpība 30 punkti, nemaldos vakar. Jā. Tas ir ļoti daudz, jā, priekš tādas komandas. Un es negribētu būt pie Šaras tagad Jasikevičs nākamajā treniņā. Kad tā, un viņiem ir pamainījušies akcenti, ir ļoti grūti sākt sezonu, kad tev pamat līderis ir aizgājis prom. Vēl kaut kāda rotācijas spēlētāji nomainījuši klubu un ir nākuši jauni potenciāli līderi, uz kuriem spēlēt kā balstītos, un viņi rezultātu vēl nedod, vēl nesaprot Jasikevičs sistēmas. Acīm redzam, var redzēt vizuāli, ka viņi ļoti saslēgti darbojās, ļoti nepārliecināti. Tāds Hortons Takers, uz kuru lielas cerības likt, piemēram, ja, kas varētu aizstāt pagājušā gada MVP. Viņi var redzēt, ka viņš nav pieredzējis spēlēt tādā sistēmā, ja, kur katram uzbrukumam jābūt pārdomātam. Bet Šaras ir tiešām, es neteiktu, ka man simpatizē tas viņa stils, bet viņš ir izcils treneris un viņš izdomās kaut kādu veidu. Man būs interesanti pavērot, ko viņš tieši pamainīs un kā tā komanda pamainīsies. Eirolīgā bieži vien atlaiž treneris arī pēc 2 spēlēm. Es ceru, ka tas nesekos. Mums interesanti pavērot, kāda būs reakcija vispār no menedžmenta, no spēlētāja. Rotācijas kaut kādas un kā Šaras tiks ar šito situāciju galā. Ir dzirdēts viedoklis, ka to kliedzošo treneru ēra pamazam iet uz beigām, kā arī spēlētāji diezgan ātri nogurst no viņiem. Bet, nezinu, vismaz spriežot pēc Eirolīgas, tā īsti vēl nevarētu teikt. Jā, tur tā lēna, es saku, tur daudz tādu dinozauru vēl ir palikuši tajā Eirolīgā un tad vecā stila treneru, kaut gan arī viņi atzīst intervijās, ka tā kā viņi agrāk ir trenējuši, viņi tā vairs nevar, tad viņas izsauks uz kaut kādu dienestu, kaut kur viņi nevarēs tā vairs darīt. Bet kaut kāda daļa no viņiem tā ir palikusi. Pilnībā es piekrītu tev, ka tas nav izskaus, pat tuvu nav, bet labāk ir, ja mēs ņemam 15 gadus atpakaļ. Ko darīt, kad tava komanda
zaudē, un turklāt zaudē tā bezcerīgi. Jo atkal ir jau tāds veids, ka tu vari vienkārši kaut kādu jaudīgu treniņu uztaisīt, bet tas varbūt manuprāt, tas varbūt var palīdzēt vienreiz, divreiz, bet ja tu katru reizi pēc smaga zaudējuma vienkārši liksi vairāk trenēties, tad cik tas ir efektīvi. Jo it kā man jau liekas, ka spēlētāji ir profesionāļi, viņi paši visu saprot, ka bija slikti un ka tā nedrīkst. Jā, noteikti. Viņi negaida, ka treneris viņam pateiks, jau klau bija slikti. Viņi saprot to. Un ir jāsaprot atšķirība, kāds bija zaudējums. Jā, vai tas ir galotnē zaudējums, vai kaut kur iespējams ir trenera vaina, ka tas notika ar bijis šis zaudējums, vai arī zaudējums tikai Fenerbahčē pa 30 punktu, kur ir atdevis tāda eforta jautājums. Jā. Un tad ir jāsaprot, jo divi dažādi zaudējumu veidi var būt, tad ir jāsaprot, kā rīkoties. Un es arī nepiekrītu, kad ir soda sistēma, respektīvi kaut kā baigi strādā, vairāk tieši personīgi izrunāties. Ir viens ar komandu, un viens ir personīgi pieiet spēlētājiem, pajautāt, kas ir pa lietu. Nu, kāpēc es redzu, ka tu nekrīt pēc 50 bumbām, jā, kāpēc tevi noskrien taisnā gabalā tavs pretspēlētājs, kaut gan tu esi iespējams pat ātrāks par viņu, kāda ir iemesla šim. Un tas, ko vēl var darīt treneris, ir ceļš Eirolīgā, ka tev ir tiešām 15 spēlētāji, kas var iziet laukumā. Tu vienkārši nedomājot, taisi rokādu un meklē spēlētājus, kas pēc analītikas arī spriežot vienmēr ir svarīgi atrast spēlētāju, kas tajā dienā var palīdzēt un performēt. Un veicās rokādas un mēģina atrast tos pareizos spēlētājus. Un iespējams, ja tu nosēdinās to līderi nost, un nākamajā spēlē viņš jau sapratīs, ka viņam jāspēlē savādāk. Bet ja tev ir 7-8 spēlētāji, un tu pamainīt neko nevari, tad ir grūtāk. Jā. Un tagad, man liekas, treneriem šai ziņā ir ērtāk, ka viņiem nav tā, ka viņi vienkārši pasaka, ka tevi noskrēja, jo viņiem jau uzreiz pats spēles laikā, man liekas, viņiem jau visi tie izgriezumi, kaut kāda daļa ir gatava, un viņi var parādīt uzreiz tam spēlētājiem, ka šeit bija tā, šeit bija tā, šeit bija tā. Man arī liekas, ka Eirolīgā tas ir, NBA tas ir noteikti, viņiem sēž trenera asistents, kas jau griež video spēles laikā jau, un ik pa laikam iedod kaut kādas idejas, jo puslaikos vai pārtraukumos, ka nonāk malā. Man liekas, ka Eirolīgā notiek tas pats. Es neesmu drošs, neesmu sērējis pie Eirolīgas, bet es domāju, ka tajā līmenī tas jau notiek. Jā. Jo viņi arī, piemēram, kad ir tās tie coach challenge, asistentam jau tas ir jāredz, jo kāds vēro tā kā spēli no datorekrāna, un viņam ir jāredz, vai coach, tas galvenais treneris, viņš ik pa laikam paskatās uz aizmuguri, vai viņam ņem to challenge vai nē, jo vispār ir vērts, jo spēlētājiem dažreiz liekas, ka viņš vispār nav pieskāries, bet kaut kas absolūti nepareizi. Un tad, jā, es domāju, ka tas notiek. Ja zinu, ka basketbola treneriem šai ziņā ir neliela priekšrocība, jo hokejā, ja tu ņem challenge uz aizmugure un tas ir nesekmīgs, tad komandai ir mazākums par spēles laika vilcināšanu. Jā, tad tas ir baigais risks tādu opciju ņemt. Tāpēc, principā, tur vienmēr tas video treneris un viņam jābūt tur 3 reizes pārliecinātam, ka tiešām ir vērts ņemt, jo... Latvijas-Igaunijas līgā mums atceros, mums arī Visockas Rubens bija dusmīgs, ja mēs tiešām baigi apstiprinoši teicām, kad ir, bet īstenībā nav, un tad noņem to timeout vai kaut kā tā tur bija tie noteikumi. Mēs, kā parastie skatītāji, kad arī skatāmies Eirolīgu, tieši latviešu sportistu gaitas, mēs parasti jau tas galvenais marķieris, galvenais vērtējums ir, cik punkti ir gūti. Kā tu vērtē latviešu sniegumu, gan jau ne tikai pēc punktiem? Piemēram, to pašu Žagru, to pašu Davi Bertanu, jo arī par Davi mēdz arī pasmieties, ja, ka viņam tur nosacīt viena spēle 15 punkti, pēc tam 0. Bet tas jau neliecina to, ka viena spēle Davis ir super spēlētājs, un tad nākamajā spēle viņš pēkšņi ir vispār neko neprot. Ja, primārais jau laikam būtu redzēt tās minūtes laukumā. Ja viņam ir minūtes, tas nozīmē, ka viņš pilda treneru norādījumus, ka viņš pilda to lomu, kādu viņam ir paredzēta. Un mēs jau no malas mums ir viegli pateikt, varbūt viņam ir tiešām uzdevums ir, kā Žagaram, vadīt saspēli, jā, veidot to komandas spēli, un Jasikevičs ar to ir apmierināts. To mēs varam redzēt minūšu apjomā, es domāju, tas būtu tas primārais. Latvieši nav bijuši ļoti sekmīgi šī turnīra ievadā. Vislabāk, protams, izskatās Dāvis. Atkal Dāvim ir, kas ir normāli šūterim, ir kalnu un lejas.
Bet tas, ko viņš iedod, es domāju, ka katrs Dubajas spēlētājs varētu apliecināt 100%, cik viegli ir iziet cauri, ja tev dāvs ir, piemēram, pieņemsim stūrī vai otrā pusē stāv. Tas viņa aizsargs vienkārši vaktē tikai vienīgi dāvu, kā bulls uz sarkanu karogu. Tev ir tāds plašums visur, kur operēt, un to dāvus iedod komandai. Tev uz galda ir arī statistika ar rezultatīvākajiem spēlētājiem, bet atkal viena lieta ir vienkārši krāt punktus, ja, un cita lieta ir būt komandas spēlētājiem un krāt punktus. Un, ja mēs runājam par tiem līderiem, kas tagad ir, kurš tev liekas ir lielākais tieši tas komandas spēlētājs, nevis vienkārši punktu vācējs, jo var jau būt arī, ka sakrat 3-9 punktus, bet komanda zauda visu laiku. Jā, tev var īstenībā labi, ka tu tā pajautā, jo redz arī, ka Nadieļs Hifī ir rezultīvākais visā līgā, spēlējot 21 punktu metu, bet spēlē 21 minūti, arī spēlē tikai. Viņš ir izteikts skorers, arī interesants spēlētājs, tiešām patīkam vērot viņu, bet tu zini, kad ar viņu viņš iznāk spēlē un met pa grozu. Ja, uzreiz met pa grozu. Viņš izmet 20 minūtēs 15-16 metienus. Bet atbildot uz to jautājumu, tur uzreiz var redzēt, teiksim, ja, kam ir liela nozīme tiem punktiem, ir Nanam, Maikam Džeimsam, ja, Vezeņkovam, ka to redzēt, ka viņi tiešām arī ir līderi un ka bez viņu tiem punktiem būtu ļoti, ļoti grūtām komandām. Ja, tie pievienotā vērtība ir lielāka. Vai tu redzi tagad kādu varbūt spēlētāju, kurš ir nenovērtēts, bet kuram iespējams ir diezgan liels potenciāls tieši Eirolīgā? Man ļoti patīk Valencijas spēlētājs Omari Mūrs. Varbūt lielākajai daļai nevis varbūt, bet lielākā daļai noteikti viņš nav dzirdēts kā tāds spēlētājs. Ja? Bet es nostiesu pāris Valencijas spēles, un, manuprāt, šis džeks būs lietas koks, ja tā drīkst teikt, ilgs gada Eirolīgā vai turpat pat NBA. Tā kā jā, to uzvārdu mēģinām atcerēties. Kā tu vispār skaties to basketbolu? Jo atkal es vairāk spriežu no parasta cilvēka tā viedokļa, ja? Vienkārši ir kombinācija, ja, ir rezultāts. Jo es atceros, kad sāku skatīties basketbolu, es nezinu, kādus 3-4 gadus es nevarēju saprast, kas ir nostaigāts. Ja? Es lasīju to definīciju, bet es reāli fiziski nevarēju saprast līdz brīdim, kamēr es pats nesāku vienkārši iet pie groza, un tad ar tiem soļiem pamazām es sapratu, ja, kas tas ir. Vai, piemēram, nezinu, es nevarēju saprast, kas ir saspēles vadītājs, kas tagad liekas acīm redzami, ka tas ir cilvēks, kurš veido saspēli. Bet reāli, kad es tikko sāku, es nevarēju noteikt spēlē, kas ir saspēles vadītājs. Ja, tad atgriežoties pie tā jautājuma, kā tu skaties to basketbolu, uz ko tu pirmkārt pievērš to uzmanību? Uz komandu vai, teiksim, kā tu domā, kā es skatos basketbolu? Es jau analizēju, skatos kvalitāti. Gan uzbrukumu, gan aizsardzību un to kopējo to rokrakstu, kāds komandai ir. Zin kā, katram viņš kaut kur atšķirās, kaut kur, kā es teicu iepriekš, viņš ir vienveidīgs ļoti. Un grūti vienkārši kā skatītājiem pastīties to spēli, tu skaties jau tādā savādākā prizmā višķiņ. Un tagad tev gan jau arī ir lielākā tā interesi tieši kā trenerim, ja? Jo gan jau kā arī no Eirolīgas var kaut ko paņemt sev kā trenerim. Jā, noteikti. Pilnīgā atšķirība, piemēram, iepriekšējos gados, ja es skatos kaut ko atkārtojumā, vai es skatos, nezinu, ielicis bērnus gulēt, skatos pavalku atpakaļ un tad tīnu uz priekšu, ja? Respektīvi to spēlēs tiešraidē, tad es kādreiz tāds minūtes pārtraukums tīnu pāri. Tas šobrīd es tos minūtes pārtraukums atkal netinu pāri, un es skatos, kā treneris komunicē ar spēlētājiem, kādu message viņš nodod viņiem, ja, un nevienmēr tik dod tās sadarbības, bet turpat nevar redzēt bieži vien to dēlīti, bet tieši kā viņš komunicē ar spēlētājiem atšķirīgos spēles brīžos, labos, sliktos, ja, spēles beigas, kā viņš tiešām nodod to informāciju. Vai tev tagad, kad trenerim neliekas, ka tam, kas notiek tajos taimautos, varbūt ir jāpaliek tieši tur, jo es pieļauju, ka
kāds no tāda liela līmeņa turnīriem, kāds no treneriem, no pretinieku treneriem varētu arī skatīties to tiešraidi un tad uzreiz nodot to kas tika teikts tajā pārtraukumā. Ok, tur parasti ir kādas minūte vai divas aizceres starp to, kas reāli notiek spēlē un tiešraidi, bet tik un tā informācija, tu vari, nezinu, tur kaut kādu kombināciju pateikt, izspēlēt, un tad viņš tur parāds un nodod uzreiz, kā viņi izspēlēs šādi. Jā, tāpēc arī retāk redzu, kad ir tā kamera no augšas, kad redzēt dēlīti, jo es pats esmu bijis tajās situācijās, kur paralēli treneri kaut kādi skatās tiešraidi un mēģina saprast to pēdējo izspēli, ja, kādu varētu spēlēt pretinieks. Bet atkal, ja es esmu skatītājs, es ļoti gribētu redzēt, teiksim, ja, to visu, to minūtes pārtraukumu arī, ko viņi spēlēs un visu. Piemēram, ja es būtu treneris, vai es darītu tā, kā tagad daudz dara, kad piesedz tur kaut kā tur ar ķermeņiem, tur neļauj. Laikam nē, jo tas ir daļa no tā visa tās izrādes, ja, ko basketbols piedāvā. Grūti tagad atbildēt tā pret. Man liekas, ka es ļautu to darīt, un es gribētu, lai viss ir redzams, kā teikt. Man laikam arī ir jāatzīst tas, ka, pieņemsim, tepat Liepājā, kad ir tie timeouti, kad karsē meitenes dejo, es parasti biežāk skatos uz treneriem, jo man tiešām ir interesanti, kā viņi, skaidrs, ka nevar dzirdēt, jā, ko viņi saka, bet kā viņi uzvedas vienkārši. Jo, piemēram, ja redzi, ka tas pats Arturs Sockis Rubenis jau saka psihot, tad tu saproti, ka kaut kas galīgi ir garam, jo tā, lai viņš tiešām sāktu kliegt, tas ir tā kaut kam nopietnam jānotiek. Pabeidzot tēmu par Eirolīgu, tagad daudz tiek apspriests tas kaut kāds NBA projekts Eiropā, Champions League no FIBA arī tur mēģina gan sadarboties ar to NBA projektu, gan arī teiksim, pārvilināt kaut kādas komandas, zinām, ka Alba ir aizgājusi no Eirolīgas. Kā tu vispār redzi tā turnīra nākotni un vai tā tam ir? Jo no kolēģiem esmu dzirdējis, ka arī finansiāli tieši klubiem nav tik izdevīgi tur spēlēt, jo tā kā viņi vairāk varbūt tērē visādām tur licencēm, spēlētājiem pret to finansiālo atdevi, ko viņi saņem. Jā, tad, teiksim, Eirolīgā jau ir vairāk tās komandas, kuras spēlē no skatītājiem, bet daudzas komandas ir, teiksim, tās miljonāru klubiņi kaut kādi, kur vienkārši ir tēriņi. Tie jaunie projekti, zin kā, kaut ko es esmu interesējies par to, un viņi ir interesanti, bet viss ir tādas, viss ir par un ap naudu. Tā Eirolīgai ir tradīcijas, tādiem NBA tam projektam, viņam nav tradīcijas, un kaut ko viņi sāks no jauna veidot, un būs, es dzirdējis, esmu par Real Madrid, jā, kad tādi lielie klubi pat ies uz turieni, kā tas ietekmēs, noteikti zudīs kvalitāte. Vismaz pirmos gadus kaut kādu zudīs kvalitāti, zudīs piesaisti skatītājiem, ko tad viņš īsti skatās, jā, kas tas ir par turnīru. Un Eirolīgai tiešām ir brands, ir kvalitāte, un jau gadiem, teiksim, jau cilvēks zina, uz ko viņš iet un uz ko viņš skatās. Bet, jā, ja paies kaut kāds laiks, tad varēsim vairāk spriest, un varbūt tiešām, kā noteikti, ka tev, kā skatītājiem, arī būtu interesanti pastīties, kā, piemēram, tas pats Panathinaikos uzspēlē kādreiz pret, Bostonas Celtics vai kaut ko tādu. Tas it kā liekas, tā kā varētu piesaistīt, ja? Bet cik reāli līdz tam nonākt, it kā tas ir esot gadu divu jautājums, kad tas sāksies, bet kā tas iztīsies sākumā, noteikti tā nepārliecinoši viss. Un tā... Es jau ceru, ka laikam, kad izdosies, kā laika iet, laika mainās, kaut kas jāiet tam laikam līdzi. Jo, teiksim, es tiešām nesaprotu, kā tas būs. Viņi nospēlēs NBA spēli, un tad viņi lidos uz Eiropu spēlēt, cik reāli, kāda būs kvalitāte tam spēlēm, ja viņi tiešām pēc tiem gariem ceļojumiem, skatīsimies. Sākumā būs noteikti ļoti sarežģīti arī kā skatītājiem saprast, kas tas ir par turnīru un ko viņš tagad piedāvā. Tu pieminēji to Panathinaikos pret Bostonu. Ja es uzreiz atcerējos, ka tieši mūsu mīļais Ergins Atamāns, viņš
kad Bostona kļuva par čempionu, viņš arī teica, ka jūs nevarat sevi saukt par pasaules čempioniem līdz brīdim, kamēr neesat ar mums uzspēlējuši. Tas tā kā... Un tur bija tā, ka viņš vienreiz to pateica, tad otrais, tā, ka viņu varēja redzēt, ka viņam tā tēma tiešām ir tā, ka sapīja, kaut kā aizskara viņu tas, ka Bostona sevi sauc tieši par pasaules čempioniem, jā, un tad viņš medijos diezgan aktīvs bija ar to. Latamans nodarbojas ar provokāciju. Tāpat kā Valdis Valters un tāpat kā viņa tēls Kristaps Valters. Viņi visi nodarbojas ar provokāciju. Viņi iemet idejas, sagaida kaut kādu rezonanci sabiedrībā un tādā veidā. Tas ir tas, kā viņi operē, jā, teiksim, tas, kā viņi strādā, un viņi grib būt skaļi. Viņi piesaista uzmanību, teiksim, skatītājus. Jā. Runājot atkal par to, par Atamānu, viņš vispār ir tāds diezgan provokatīvs cilvēks. Es nezinu, vai tev karjerā ir bijis tāds treneris, bet tā modelēt situāciju, kā jūtas spēlētājs, kad viņam ir pilnīgs tāds facepalm par treneru izteikumiem. Tu tā kā centies, ka spēlētājs vienkārši nepievērst uzmanību, tam domā, ok, treneris tur kaut ko savu. Jā, ko tad es tur varu ietekmēt pa lielam? Liekas, tāpat jau, saka, Atamans izdara spiedienu uz saviem spēlētājiem bez mazais saviem izteikumiem. Jo ne jau Atamanam jāiet laukumā, viņš jau pat nav, viņš jau nav nekāds tāds treneris, kas tur tik šausmīgi ietekmē to spēles rezultātu. Viņš vienkārši ir labs ģenerāla menedžers, Atamans. Un viss, viņš tiešām labi māk izveidot kolektīvu komandu, bet kā treneris, es nelieku viņu nekur tur top augšgalā. Atkal pēc tituliem liekas, viņš tur jāceļ augšā, bet nevienmēr tā var vērtēt. Un tā kā, jā, tas ir Atamans stils, kā teikt. Vakar futbola fani diezgan sāpīgas tādas sajūtas piedzīvoja. Futbola izlases zaudēja 0-5 Anglijai, bet vakar bija arī Champions League spēlē VF Rīga. Otrs zaudējums, zaudēja viņa Slovākijas čempioni, ja nemaldos ar -19. Cik tev sanāk pasēkot, varbūt ne Champions League, bet VF Rīgas gaitām tieši tajā turnīrā? Es redzēju pirmās 2 spēles, varbūt ne no zvana līdz zvanam, bet tu visai spēlē esmu redzējis abus. Skaidrs, kad var redzēt un novērot, kad atkal ir notikusi sastāva pārmaiņas. Kurš būs tas džeks, kurš tagad uzņemsies, kā tas tagad būs. Kaut kur ir trāpīts ar spēlētājiem, acīm redzam, kaut kur nav trāpīts ar spēlētājiem. Jo VFs nav tā komanda, kas var iet un grābt un ņemt, ko viņi grib. Izņemot latviešus varbūt. Tad jāņem bieži vien tas, kas ir palicis pāri. To var just. Tā ir bijis arī iepriekš, kad vienkārši tu netrāp ar īstajiem. Martiņš Gulbis pēc spēles preses konferences, viņš daudz ko teica, jā, tā ir skaitā to, man liekas, tā diezgan standarta frāze par to, ka mums visiem jāpaskatās spogulī. Nav tā, ka tas ir tā kā bišķiņ klišejiski un es nezinu, spēlētāji jau paši saprot, ka, ja tu zaudē ar -19 komandai, kur ir atceļojusi uz Latviju, nav zināms pat ar tiešu reizi vai ne, tad viņi paši jau saprot, ka nav kārtība un visas tas frāzes par tiem skatīšanos spoguļos varbūt arī, atkal zinot sevi, piemēram, es zinu, ka man tas noteikti nepatiktu, ja mans komandas treneris publiski kaut ko tādu teikt. Zini kā, Es to atkal skatos bišķiņ savādāk. Es redzu, ka Mārtiņš arī sevi vaino tajā visā, kas ir ļoti tādi profesionāli un pieauguši cilvēku rīcību, jo arī var redzēt, ka viņš uzņems to vainu arī, ka viņš visiem, teiksim, jāliek. Varbūt tas teksts ir varbūt tāds klišejisks, bet tā doma jau apakšā ir pareiza un kaut kur tur ir pašcīņas jautājums, kaut kur tur ir, teiksim, kāpēc tu zaudē 2 cīņas visu laiku, savu pretspēlētāju, to jāuzņems, kā veicam, ir jāuzņems tāda atbildība. Par katram spēlētājiem jāuzņems atbildība par to sniegumu, ko viņš rāda laukumā. Viens tas, ka viņi savstarpā nesadarbojās vai nesaprot, ko treneris grib, bet, piemēram, pret Levits, būtu
budžets VFam ir augstāks. Spēlētāju algās budžets viņiem ir lielāks, nekā esot par Levits. Tā es runā, vai tuvu tam. Tad kur ir iemesls zaudēt par tādu punktu starpību? Tas, ko es teicu arī par Fenerbahčes zaudējumu iepriekš. Ja? Nu, tad tas ir kaut kur jāmeklē kaut kādā pašadevēja. Ja? Pašadevēja kaut kur motivācijā, vai kas ir tieši pa vainu. Tas nav meistarības kvalitātes jautājums varbūt tik ļoti. Runājot par pašatdevi, es atceros Latvijas hokeja izlasi, jo diezgan bieži pēc sliktām spēlēm galvenais treneris Harijs Vitoļņš teica, ka komanda nebija gatava. Un man pirmais jautājums, kas nāk prātā, vai tad treneris nav tas cilvēks, kurš ir atbildīgs par to, lai komanda būtu gatava spēlei. Un par motivāciju man nāk prātā savukārt Ainara Bagātska teiktais, ka tie spēlētāji ir profesionāļi. Viņi ar to pelna naudu, un tad man, kā trenerim, it kā nevajadzētu viņus motivēt, pastāstīt, kā spēlēt tas schēmas, bet motivācija vai tiešām galvenais treneris ir tas, kuram tur jāstāv veči, mēs to varam? Es esmu otrā aspekta piekritējis. Es atceros arī Gregs Popovičs, kurš ir leģendārs treneris, viņš arī teica, vai tad tu pasniekam arī kāds nāk no rīta, viņam pasaka, tā, lai tev jāizdara tas darbs šodien, tev izdosies. Nē, tāpat arī, ja tev. Un es piekrītu tam visam, vai it kā tā ir trenera atbildība, bet tā pašā laikā tu saņem lielu naudu. Mēs nerunājam par Latvijas Igaunijas līgu, varbūt par NBA, Eirolīgu, kur tiešām viņi ir miljonāri. Vai tiešām tev ir jāmotivē iet uz darbu, darīt to, ko patiesībā gribētu darīt miljoniem cilvēku tavā vietā. Es domāju, es biju kā pats kā treneris, un es kā spēlētājs, un tagad kā treneris pats vienmēr sev to atgādināju. Vai tiešām es zinu, ka daudz gribētu būt manā vietā, kaut gan es nepelnīju tur milzīgi liels algas, bet es zinu, ka daudz gribētu būt manā vietā. Un, lai nu kas, bet teiksim, tāda pašatdeve nedrīkstēja būt zemā kvalitātē. Tā kā es esmu otrā tā stila vai aspekta piekritējis, ka trenerim nebūtu jāsaka tev, ka tu piecelies miljonārs, Maikam Džeimsam, davai, Maik, lūdzu, saņemies, davai, tev ir, to šodien jānospēlē labi. Nē, es ticu, ka katram ir jānāk, trenerim jāiedod virziens, spēles plāns, un ja viņš slīd projām, vai jāveic izmaiņas, vai, teiksim, jāveic kaut kādas kardinālas darbības, lai uzvest atpakaļ uz tā ceļu, bet, ja kādam nav motivācijas spēlēt, tad tas ir bēdīgi. Un ja mēs runājam par to LBL2 līmeni, kas tavā gadījumā, vai tur tā motivācijas deva var būt noderīga tiem spēlētājiem? Ļoti labi, jo tur atkal ir pretēji. Tur džeki ir jādod viņiem procesi, kas viņiem patīk. Tu nevari atnākt un skaldīt un valdīt LBL2. Tev jādod džekiem ir laba vide, kur viņiem patīk atrasties. Un tiešām es esmu katram spēlētājam vienmēr pateicīgs par katru treniņu, ko viņi atnāk un ierodās, jo viņiem nemaksā neko. Viņi velta laiku prom no ģimenēm, viņi nāk uz treniņiem, nāk uz spēlēm, ierodas un cīnās tā kā zvēri. Un tā pašā laikā viņa bērni varbūt gaida mājās tēti, varbūt paspēlēties, viņi atnāk uz LBL2, tāpēc es katram esmu pateicīgs tur. Tur gan es uzskatu, ka vajadzētu tenderiem vēl papildus ik pa laikam pateikties džekiem un paslavēt viņus par augsto motivācijas devu. Tavs bijušais komandas biedrs Kristaps Čilps, ne tajā Čempionu līgas spēlē, kas bija tagad, bet pirmajā nonāca tā diezgan nepatīkama situācijā. Nepārāk labs sniegums, teiksim tā, un frīgi fani saka, kliegt visādus vārdus viņa virzienā, no serijas, ka te nav Liepājā, te ir jāspēlē, kas, manuprāt, ir absolūti duli, kas daudz ko izsaka arī par to cilvēku, kurš to pasaka. Bet, jebkurā gadījumā, teiksim tā, tu esi ar Kristapu spēlējis, pavadījies diezgan lielu laiku. Kā tev liekas, kā tas ir, kāpēc viņš nonāca tādā situācijā? Jo atkal, viņš ir tas redzes spēlētājs, laikam, par kuru esmu dzirdējis diezgan daudz atsauksmi, un tas bija ļoti tādas polāras. Vai saka, ka viņam ir slikts raksturs, ka viņš ir nestabils, vai arī to, ka viņš tiešām ir tāds ar ļoti, ļoti lielu potenciālu. Jā, pareizi tu saki. Kristapam ir ļoti augstas augšas, un zemes lejas, ja tā drīkst izteikties, un tā arī bijis ir Liepājā. Bet Liepājā arī tajās zemajās, kur viņš ir lejā, viņš spēja kaut kā tos punktus sakrāt, tā līmenis nebija tik augsts.
Bet redzi, tu Čempionlīgā, ja tu esi tajā periodā, kad tev nav labs sniegums, tur neies pavēlt neko nedod. Un, zin kā, Kristaps ir ļoti jauns, vēl es viņu runāju arī pēc šī atgadījuma ar skatītājiem, un es zinu, ka tas viņu mazliet ietekmē. Tas būtu muļķīgi teikt, ja nē, bet neko jau it kā tas skatīties tādu tik briesmīgi, jo viņš nepateica. Protams, atkal, ko viņš ir domājis ar to, ja, ka Liepājā ir jāspēl Liepājā, viņš cīnījās tā kā zvērs arī tāpat. Bet tā, ka tas būtu kaut kas drastiski nepareizs, ka skatītāji kritizē spēlētājs, nav tā. Es varbūt Mārtiņu vietā arī būtu pagriezies, jo varbūt Mārtiņš tajā brīdī, zin kā, tu situāciju mazliet pārprata, jo tā spēle, zin kā, neveiksmīgi kaut kas. Un es arī aizstāvēju savus spēlētājus, bet pa lielam, ja mēs tā nomierinamies, analizējam par situāciju no malas, es redzu, ka neko, ja skatītājs neko nepateica. Ja? Jo tiešām ir labi, ka viņi ir, un ir labi, ka viņiem rūp, viņiem nav viena alga, bet tad, lai viņi arī ir otrādi, ja? Jo, ja Ģilpam būs, es ticu, es zinu Kristapam, un es viņam arī tā arī teicu, kad būs mačs, kur tev būs 20 punkti, un tad visi aizmirsīs to iepriekšējo jau, un tad, lai viņi arī atbalsta tajā brīdī to Kristapu, jo Kristaps ir jauns spēlētājs, viņam ir daudz brīžu, kad ir tiešām tie kritumi, un tad, kad viņš ir augšā, tad viņš izstāsta vienkārši Eiropas līmeņa potenciālā, izlases līmeņa potenciāls viņam ir. Ja. Tā kā es novēlu viņam būt tur augšā vairāk, un es ticu, ka Mārtiņš viņam tieši ir piemērots treneris, lai viņam palīdzētu tur būt. Un Kristapam pašam viņš trenējās ļoti augstā intensitātē, vienmēr viņš ir tāds nāk un mauc arī treniņos, viņš nekad nešķiro. Un es ticu, ka tās ir, teiksim, viņa tās mācības stundas, kas viņam vienkārši jāiziet, lai viņš spētu turēties Latvijas izlases līmenī un spēlēt augstā līmenī. Un viņam ir reāli jādomā bija šīs stabilitātes, lai viņš spētu. Tagad viņš kāds, gadu, 2 pavadīs VFA, un tad, lai viņš spētu leģionāra statusā spēlēt ārzemēs, viņam jābūt pēc iespējas stabilākam, vēl stabilākam. Tās ir viņa tās mācības stundas, kas viņam jāiziet. Un viņš dažreiz ir skarbs, bet viņš ļoti daudz ko var arī iedot. Man viņu vērojot no malas šķita, ka Kristaps tā kā neprot varbūt to savu enerģijas līmeni, vienkārši to savu enerģiju kontrolēt. Jo viņam tā ir, viņš vienkārši ļaujas tā, un tad, kur tā viņu aizved, tur viņš arī ir. Kāds tev ir tas skaidrojums, kāpēc viņam ir tā nestabilitāte? Jā, Kristapam ir tā kā mašīnai, viņam tie zirga spēki ir milzīgi liela. Viņš uz laiku mēģina darboties 5. ātrumā, bet nevienmēr varbūt vajag to darīt. Jā, viņam ir kaut kādos brīžos jānomierinās. Viņš ir ļoti tāds, viņš ir iedot milzīgu enerģiju, viņš dažreiz tā kā pārforsē. Un cik viņam ir 24 gadi, kaut kā 23, 24, man liekas, viņam ir gadi. Un viņš to iemācīsies. Vismaz izbalansēt to labāk. Pilnībā jau nē. Tāda spēlētāja jau arī ir. Nav tā, ka viņš ir vienīgais tāds. Bet viņš iemācīsies, viņam jāiemācās labāk balansu dabūt starp to un nevienmēr darboties tajā 5. ātrumā. Vai tā pārēja no Liepājas uz VF uzreiz no spēlētāja viedokļa nav pārāk strauji izaugsmēs tas solis? Nē, ļoti objektīvs, manuprāt. Viņam arī bija vasara pie izlases, kas bija tāds spilvens, lai tas lēciens būtu vieglāks. Tāpēc es domāju, ka viņš to var panest. Es viņam ļoti ticu kā spēlētājiem. Un tad BK Liepāja komanda, kas mums abiem ir diezgan tuva. 2 uzvaras izbraukuma, 1 zaudējums savā laukumā pret Tartu. Pirmkārt, vai sanāca apmeklēt to vienīgo spēli, kas bija Liepājā līdz šim, un vispār cik sanāk pasekot tai komandai, kur ir pavadīta karjeras pēdējie gadi? Jā, uz Liepājas spēli es biju, noskatījos visu spēli. Bija forša atmosfēra, tiešām ļoti daudz skatītāju, patīkami būt. Vērot no malas pat nebija īstenībā dīvaini. Nebija tā, ka gribējās rauties laukumā vai kā savādāk. Bija dežavu sajūta no iepriekšējiem gadiem, kad it kā tu spēlē, bet ne līdz galam tu nevari vinnēt, nevari pabeigt to spēli. Bija tā dežavu sajūta.
Bet Igaunijas līgas mačs, teiksim, kas Igaunijā bija, es neskatījos, man nav tā Delfi tā platforma maksas, bet rezultāts redzot, man ir, lai arī tās komandas ir, es uzskatu, ka viņas ir vājas, ja? Vai, teiksim, tur nav apakšā nekāda sistēma, tur ir ideja trūks tām komandām, kas ir Latvijas-Igaunijas līgā, ja? Bet vienalga viņas vienmēr uzvarēt izbraukumos ir grūti, lai arī cik laba komanda tu nebūtu. Un viņiem ir izdevies 2 uzvaras izcīnīt un spēles galotnes labi nospēlēt, tā kā cepur nost. Un ļoti palīdz mierīgs, nosvērts līderis, ja, uz kuru var paļauties spēles beigās. Un tas viņiem godīgi atnes tās uzvaras Igaunijā. Tu pieminēji tagad par tām Igaunijas komandām, tās slēdzgala komandām, ja, ka viņiem nav kaut kādas tādas tieši taktikas, ja, bet vienkārši kaut kāda ideja trūkums. Kas spēlēt pret šādām komandām? Jo, kad tu zini, kā pretinieks spēlē, tu arī vari sagatavoties tam, kā spēlēt pret viņu. Bet, kad tev pretinieks vienkārši spēlē, kā tas Kaspars Mainnieks saka, freestyle vienkārši, tad arī no vienas puses liekas, ka ir grūtāk arī saprast, kā sagatavoties spēlē pret šo komandu. Ļoti grūti sagatavoties. Jā, tas ir tāds brīvs basīts, un tam ir ļoti grūti sagatavoties. To sagatavoties spēlē labāk pret VF, jo viņi spēlē pārdomāti, un tu zinās, ko sagaidīt no viņiem. Bet no tiem džekiem tu bieži vien nevar sagaidīt. Tad tev ir jāpaļaujas uz 1-pret-1 atbildību primāri. Jā, pret tādām komandām, kas spēlē tādā freestylā, kā tu teici, un bieži vien īstenībā 1-pret-1 ir tādas spēles, kur vienkārši nesanāk viņas apturēt. Ja, tāpēc arī ir tie zaudējumi. Grūti par tādām sagatavoties, ļoti grūti. Emīls Krumiņš tagad ir komandas kapteinis. Kā notiek tā kapteiņa pienākuma pārņemšana un tā vispār notiek? Vai jums bija kaut kāda saruna pirms sezonas, ka tu viņam tur izstāstīji varbūt kaut ko no savas pieredzes? Nē. Es uzskatu, ka Emīls ir laba kandidatūra kapteiņa lomai, piemērotākā no esošajā kolektīva. Ja? Un tikai loģiski, kad viņš ir, jo viņš ir labs piemērs džekiem, viņš ir nesautīgs, viņš ir atpals vadītājs, viņš daudz trenējās, viņam ir diezgan bagātīga pieredze priekš tā, cik viņš jauns ir, daudzus gadus ir spēlējis, un tā kā viņš ir atbilstošākais tajā pozīcijā. Bet nē, nav tā, ka es viņam teicu un nodevu kaut kādu emblēmu vai zīmogu no sevis. Tā nav, nē. Liepāja pirms sezonas rīkoja fanu pasākumu. Tur bija uzaicināts arī Kristaps Miglinieks. Pasniedza tos krekliņus, arī bilde bija ielikta. Kādas bija sajūtas apmeklējot šo pasākumu? Nebija tā skumjas bišķiņa? Nē, vispār nē. Es esmu tāds cilvēks, kas baigi netur vai kaut kā ļaunprāt vai kaut ko. Man tas nav izdevīgi un pēc kā man to darīt. Zinu, kā es esmu atvērts un es redzu, ka laika mainās un jānāk jauniem cilvēkiem. Tiešām ir jauna simpātiska komanda. Daži džeks, liela daļa džeks, es pazīstu projām un ir notikusi, spēlētāju paudžu maiņa notikusi, ja? Un es ļoti atbalstu to, un organiski viss ir salicies tā, ka man arī pašam neraujas spēlēt tur, un bija prieks, teiksim, ja, par kaut kādu atzinību, bet tas varbūt mazākais, bet vairāk nodot to mesiģu tiem pārējiem spēlētājiem, kas tur vairākas gadus ir bijuši Liepājā, ka tam, ko jūs darāt, ir nozīme, kad jūs atcerās cilvēki, ja? Un ka tas nav tāpat vien atnāk pabumbot, kā es mīlu teikt. Tā komanda ir diezgan jauna, tas ir diezgan tipiski Liepāja pēdējos gados, jā, kā jauna komanda, bet šogad ir parādījies arī leģionārs, kuri ilgāku laiku nebija komandām. Mēs neskaitām ukraiņus kaut kādus, jā, amerikānis pie mums atbraucis, diezgan atraktīvs, jā, tur sociālajos tīklos viņš daudz ko filmē. Bet atkal jautājums par to, viņam ir liela rezultatīvitāte, kas arī palīdzējis kaut kādos mačos uzvarot. Atkal, vai tā varbūt pārlieku paļaušanas uz vienu spēlētāju nav tas diezgan bīstams veids, kā spēlēt, jo ja gadījumā
pieņemsim tas pats, vai Frīga nāk pretī, viņi gan jau sapratīs, tā kā izanalizēs viņu, noseiks, un tad var gadīties, ka tie cilvēki, kuri pierāduši, teiksim tā, piespēlēt viņam, lai viņš pēc tam tos punktus gūst, tā kā var nonākt neziņā, jo viņi dod viņam piespēlēs, bet nesanāk, un ko tagad darīt. Pēc Frīga jebkurā gadījumā būtu ļoti grūti spēlēt, bet, jā, kaut kur var piekrist tam, ko tu saki, bet redzi, kur Keila un Tartu arī mēģināja viņu nosegt. Kaut kā ne līdz galam sanāca. Tā kā viņš spēja atrast sev metienus pats, un viņš spēja veiksmīgi viņus realizēt. Vai komanda uz viņu paļaujās? Jā, tie 2 izbraukumu uzvaras pa lielam jau bija uz viņu. Bet tā jau tā līdera būtība. Būtu labi, ja viņam atrastos, teiksim, vēl vismaz 1-2 palīgi, kas spētu regulāri noturēt to stabilitāti, kādu viņš notur. Tad tie kritumi varētu nebūt arī. Bet šī līmeņa budžeta komandai ir ļoti, ļoti piedodami, teiksim, ka viens ir tāds izteikts skorers un tur neko nevar izdarīt. Nav viņa vienīgā tāda komanda, kur ir viens spēlētājs, kur it kā visi mēģina nosegt, bet tas nav tik vienkārši. Aizvadītāja vasarā pa to Liepājas komandu bija diezgan tāda liela neziņa, jo Arturam kontrakts bija beidzies, tad, cik saprotu, viņš jau bija atvadies no komandas. Un tad pēkšņi kaut kur tur augusta vidu vai pat augusta otrajā pusē tomēr vienojas par to viena gada līgumu. Gan jau, ka tā Artura palikšana kopumā ir tā laba ziņa, bet kā lai to pasaka, vai man tā kā rodas sajūta vienkārši, ka šis ir tas gadījums, kad vienkārši abas puses, varbūt kaut kādas inerces pēc jau to sadarbību turpina, jo Arturs pats ir interviju izteicies, ka viņam diezgan daudz pārdomu bija šai vasarā, ka viņš gribēja varbūt ar jaunatni vairāk darboties, un tad, proti, kā tev liekas, vai no kluba vadības viedokļa varbūt nevajadzētu jau sākt meklēt laicīgi kaut kādu aizvietotāju, nevis tā kā gaidīt būtiski līdz pēdējam un tad atkal ķerties tajā Arturā, kurš, arī viņš Liepāja diezgan daudz laika ir pavadījis un skaidrs, ka kaut kādas tas pārmaiņas briest pamazām. Jā, es arī biju pārsteigts, ka Arturs nostājas. Es domāju, liela daļa bija pārsteigta, jo pēc tam izteikumiem, pēc sarunām, pēc viss spriežot, likās, tā ir pēdējā opcija, jā, varbūt 1% tikai iespēja, ka tas notiks. Bet tā salikās, kad Arturam tie piedāvājumi viens pēc otru nesalikās, bet nesalikās dēļ izlases vai citiem apstākļiem. Pēc tam redzot, kāda budžeta komanda veidosies Liepājā, Liepāja atkal saprat, ka labāka kandidatūra tieši strādāt darbam ar jauniešiem praktiski nav. Jā, no brīvajiem treneriem tā kā es domāju, ka viņi paši to ļoti veiksmīgi saprata, kas ir loģiski. Liekas, viņi tiešām darbam ar tādu jaunu sastāvu komandu. Arturs ir vispiemērotākais, un Arturam arī, teiksim, jā, Liepāja ir diezgan tuvu pilsētu, un viņam ir darbs arī sporta skolā ļoti atbildīgs, un ka viņam ir visvieglāk, teiksim, turpināt to ceļu šobrīd, vismaz uz to 1 gadu. Pienāks tas brīdis, kad Arturs dosies kaut kādā citā izaicinājuma virzienā, tā teikt, runājot par Liepājas kluba nākotnī. Kā tev liekas, tas cilvēks, kas šeit var strādāt, viņam noteikti jābūt latvietim, vai arī piesaistīt ilgtermiņā kaut kādu ārzemju speciālistu, varbūt, kuram tieši ir liela pieredze darbā ar jauniem spēlētājiem? Es neredzu, ka Liepājā vajadzīgs ir ārzemju treneris. Manuprāt, latviešu treneri ir ļoti labi. Atkal, esot ārzemēs spēlējot, es esmu redzējis tādas brīnumus, ka tie treneri vienkārši, tā muļķīgi teikt, bet liekas, saprot mazāk kā paši spēlētāji, bet tiešām ir bijuši dažādi. Un man tiešām liekas, ka daudz latviešu treneri ir labi un daudz arī asistenti, kas joprojām strādā Latvijas Igaunijas līgās, varētu vadīt klubus. Tā kā es neredzu beigo vajadzību, jo tāpatās tie, kas atbrauktu, nebūtu augstākā kaluma treneri. Viņi tāpat būtu, tā līmeņa kaut kāda treneri. Es neredzu, ka viņi kaut ko varētu baigi dot vai kaut ko mainīt Latvijas Liepājas komandā.
Tu piekrīti tam viedoklim, ka Latvijā tie treneri ir labi, jo mums ir resursu trūkums, un pēc būtības tur, kur kaut kur nosacītājs Spānijā to darbu dara 2 vai 3 cilvēki, mums tas darbs ir jādara vienkārši vienam cilvēkam, tāpēc viņam vienkārši to zināšanu klases ir daudz lielāks dažādas ar basketbolu saistītājas sfērās, nekā ja viņš būtu Spānijā un būtu specializēts, piemēram, tikai uz aizsardzību. Jā, mums, bet zin kā, arī tur pašajā Spānijā viņiem jau arī ir iespēja mācīties no saviem treneriem, tur, kas ir Eirolīgas. Tad jau tā informācijas apmaiņa diezgan plaša notiek, un arī tā paši mūsu speciālisti latvieši brauc uz kādiem ārzemju konferencēm un visur un mācās. Un atbildot uz to jautājumu, vai, teiksim, darot to plašo darbu Latvijā, atbildības līmenis, zin kā, ir izplecis tāds vairāk. Vai tieši, zin kā, mums jau Liepājā tā arī ir, kas veido video, kas veido to, un tā kā nav jau tik traki. Varbūt LBL2 kaut kur ir viens treneris, kas tur tiešām, un viņam jādara viss. Tā kā ne līdz galam varētu piekrist šim. Jā. Un tad sarunu noslēgsim ar to, ar ko sākam par tavu trenēšanu. Tajā jaunajā amatā, Grobiņas komandā, kur tu smelies to iedvesmu vai jaunas idejas kaut kādas tieši lai kļūtu labākam kā trenerim. Skaidrs, ka tu vādi treniņus, tas tev tā kā palīdz attīstīties. Tu skaties Eirolīgu, iespēju robežas, tas tev palīdz. Vai ir kaut kas vēl, kas tev palīdz tieši attīstīties kā trenerim? Tie ir nozīmīgākie aspekti. Jā, ka tu esi procesā, ka tu vēro spēles. Un bieži vien jau tās idejas vienkārši nāk no pieredzes, kas ir apgūta, vai vienkārši nāk no kaut kādas tādas domas, kas varētu palīdzēt, vai vēl kaut kur no malas. Grūti pateikt, laikam jau, ka nē. Vairāk, ka tas nāk no tādas pieredzes, kas ir apgūta kā spēlētājiem, un vērojot dažādu līmeņu basketbolu, ik pa laikam redzot arī savādāku basketbolu, jā, kā es minēju, tur Parīze vai Valencija kaut kur, un turienes arī nāk tās idejas. Jā, skatoties, esot procesā iekšā, nāk idejas visvairāk. Jā, un klausoties visu, ko tu stāsti par saviem darbiem, rodas iespējas, ka tev ir vairāk stundu diennaktī nekā varbūt pārējiem cilvēkiem. Jautājums ir par to, cik bieži tev sanāk reāli atpūsties. Kā tu, pieņemsim, ar ģimeni vienkārši pavadi laiku un vispār domās nav basketbols, pa televizoru nav basketbols, vienkārši tikai tur tāda kapsula, varētu teikt, ārpus basketbola. Ļoti maz. Un sanāk jau, kad es nodaru pārģimenē tādā veidā, bet es ceru, ka tas ir tikai uz kaut kādu periodu, kad es iemācīšos to labāk operēt un labāk sabalansēt un tiešām spēt atpūsties, bet pareizi uzsāki, ka kapacitāti darīt ir daudz, no tā apjoma es nebaidos, bet ir jāatpūšas, ir ļoti, ļoti svarīgi atpūsties. Un mums visiem, kaut ko darot, bieži vien, bet manā situācijā cieši ģimene kaut kur, bet es ceru, ka man izdosies labāk to visu sabalansēt, to apjomu. Bet tajā pašā laikā es pieļauju, ka te ir ļoti patīkama sajūta, kad brālis ir blakus uz soliņa, bet sieva un bērni uz tribīniem. Jā, bez viņiem es nekādīgi nevarētu. Jā, tiešām sieva atbalsta arī tad, kad viņi man neatbalsta, jādomās, ja tā drīkst teikt. Tāpēc pateicoties viņai un pateicoties bērniem, ka viņiem patīk būt tajās basketbola zālēs, viņiem tiešām viņi izbauda, ka viņi atnāk, viņi tur ārdās, daudzās, viss. Patīk būt tajās cilvēkos un tajā vidē, tāpēc man ir paveicies, kad es to varu darīt, jo savādāk, ja nebūtu tas atbalsts, tad es kaut kur visu laiku atdurtos. Super, tad paldies tev par sarunu. Šī bija podkāsta Frēmja laukums 2. epizode. Paldies, ka noklausījāties līdz beigām. Paldies arī Impact Hub par uzņemšanu un tad tiekamies nākamajās epizodēs. Visu labu!